Sveicināti šajā video. Rīt 2022. gada pēdējās stundas, un tas nozīmē, ka klāt ir brīdis atskatīties uz aizejošām 2022. gada spilgtākajiem hidrometeoroloģiskajām dabas parādībām, kas varbūt ko visi mēs varbūt spilgt atceramies, bet tajā pašā laikā arī esam piemirsuši šo notikumu. Tiešām ir bijis diezgan daudz, kaut gan nevarētu teikt, ka šis gads ir bijis ļoti bagāts ar notikumiem. Drīzāk varētu teikt, ka šis gads ir diezgan nabadzīgs ar tādiem spilgtiem hidrometeoroloģiskajiem notikumiem. Bet nu tad soli pa soli chronoloģiskā secībā arī iziesim cauri visam gadam. Piebildīšu gan, ka šajā video nestāstīšu nekādus statistikas skaitļus, cik silts, kāds vidējās gaisa temperatūras. To jūs varat visu izdarīt Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā. Tur ir oficiālie dati, visi par šo gadu. Nevēlos šo video ļoti sarežģīt un arī pats sajaukt visu šo video tādā lielā muģeklī. Tāpēc šajā video tikai par spilgtākajiem hidrometeoroloģiskiem notikumiem soli pa solim. Un tātad sāksim ar gada sākumu. Šeit gan arī gribētu piebilst, ka ir diezgan subjektīvs mans viedoklis, jo varbūt citam šis notikums liekas interesants, citam varbūt netik interesants, tāpēc, atvainojos jau laicīgi tiem, kam varbūt tik ļoti šie notikumi nešķiet interesanti, bet, tad tā tīri objektīvi sāksim ar janvāri. Tad 1. janvārī diezgan zīmīgs notikums. Man pa logu naktī, jaungada 1. naktī izdevās notvert diezgan spožu meteoru, tā to man saukt arī pa krītošo zvaigzni. Un no tā brīža arī sākās šo hidrometeoroloģisko, šeit arī nedaudz vēl arī par astronomiju būs, bet tas tiešām ļoti minimāli notikumu dokumentēšana. Ejot tālāk 14. janvārī, tā bija piekdiena, 5 minūtes pirms ētera 900 sekundēs, izdzirdēju, kā ārā tiešām kaut kas pamatīgi grab lietus kopā ar krusu un gaudo vēju būtībā svilpo gar logiem, un tad paskatoties pa logu, tiešām nespēju vēl pēdējā brīdī pirms ētera nenofilmēt šo tiešām spēcīgo lietusgāzi, pat nedaudz tā kā vētru, kas Jelgavā vismaz nesa vēja brāzmas pēc neoficiālajiem datiem līdz 22 metriem sekundē īslaicīgi lietusgāzes laikā, bet Bauskā līdz pat 29 metriem sekundē. Tā kā gads sākās jau ar vēju, un janvāris pats par sevi arī bija ļoti vējains, jo 17. janvārī mūs sasniedza pirmā no 3 vētrām, kas tādā kā vienā brāzienā gāja pāri Latvijai. Tad 17. janvārī šeit jūs varat redzēt diezgan spēcīgs sniegputens Ziepniekalnā uzņemts, un tad šeit arī video pa manu mājas logu, tad jūs varat redzēt, kā ozols būtībā lūst no vēja, ļoti lokās zari iet pa gaisu, viss tiek nests pa gaisu, un tad vēja brāzums pārsniedza 30 metru sekundē, piekrastes rajonos sasniedzot pa 31 metru sekundē, Jelgavā ne vairāk par 23 metriem sekundē, bet vienalga spēcīga vētra, daudz postījumu, pa kādam arī norautam jumta gabalam. Tā kā diezgan postoši sākās gads, un turpinājās tas arī vējaini, jo 29. janvārī jau nākamā vētra mūs šķērsoja. Šeit gan komplektā vēl ar diezgan spēcīgu sniegputeni, redzamība apgrūtināta, ceļa slidena, un video jau arī redzat, kā automašīnas sanslīdē krustojumā brauc, bet nevis tādēļ, jo vēlas nedaudz patrakot, bet tādēļ, jo tik tiešām ceļu situācija, braukšanas apstākļi bija apgrūtināti. Visoties tālāk jau februāris, 7. februārī ziema nepadevās, tomēr vēl parādīja sevi no vislabākās puses, un Alūksnē oficiāli meteoroloģisko novērojumu stacija reģistrēja pāri 40 centimetriem biezu sniegsegu, arī pārējā Latvijā diezgan daudz sniega, 25-30 centimetru mazāk piekrastē. Ziema tiešām rādīja sevi no vislabākās puses, taču diemžēl neilgi, jo 14. februārī, precīzāk 7. februārī, bet 14. februārī par to oficiāli tika paziņots, lielā daļā Latvijas iestājās meteoroloģiskais pavasars, un 7. februāris ir visagrākais datums, kad vispār var iestāties meteoroloģiskais pavasars. Un tas arī to darīja un ņēma un iestājās 14. februārī. Tad vēl viens skats no 20. februāra. Lai gan visādi mēs varam mērīt Latvijas izmēru, geografiskā ziņā, matemātiski mēs varam skaitļot, bet meteoroloģiski joprojām Latvija ir un būs ļoti liela. Šeit, piemērs, Liepājā +5 grādi, tāds jau pat tīri pavasarīgs noskaņojums,
kamēr alūksnē zemi klāja vairāk nekā 30 cm sniega un sniega vēl. Tik ļoti krasas laikapstākļu atšķirības vienā brīdī var būt Latvijā, un šādi piemēri ir ļoti daudz. Virzoties tālāk 25. februārī jauna vētra, Ventspilī jau kārtējo reizi pār 30 metriem sekundē spēcīgs vējš, un šeit jau liek piebilst, ka atkal daži postījumi, Kurzemē pat lielāki postījumi, koki rauti ārā, pat ar saknēm daži vieti. Tā kā vējains gada sākums, vētras tiešām bija gada sākumā raksturīgas, un tad pavasaris. Jā, tur būs daudz komentāru no manas puses. 14. martā sasniedzām pirmos plus 10 grādus stendē. Pēc tam ļoti ilgi bija jāgaida, pārnestā nozīmē, protams, līdz 25. martam, kad sasniedzām 15 grādus pirmos. Un tad gan pavasaris paņēma tādu lielu un pat nedaudz satraucošu pauzi, jo tā vien likās, ka pavasaris pilnībā beidzies. 29. martā atkal sākas snigt, daudziet sniega, lai gan tas nav nekāds brīnums, jo snieg pat mājā dažos gados krusa. 5. aprīlā oficiāli varējām atklāt negaisu sezonu ar 9 zibeņiem. Tas bija tāds jau patīkams moments, bet līdz pat 11. maijam nereizi nekur Latvijā temperatūra nepakāpās līdz plus 20 grādiem. Tad jūs varat iedomāties, ko tas nozīmē. Tiešām pavasaris vilkās ļoti ilgi. Ļoti bieži likās, ka tik sāksies pavasaris, prognožu kartēs rādījās, ka būs siltums. Mēs atkrītam atpakaļ uz sniegu un augstumu. Un tad 11. maijā beidzot pēc gaidīšanas mēs sagaidījām pirmos plus 20 grādus, kuri arī nemaz nešķita tik pavasarīgi, jo jau 13. maijā jūs varat redzēt ziedceriņi, kastaņi, viss plaukst, bet 17. maijā izveidojot šo grafiku par sinoptisko situāciju, jūs redzat, ko es ar to gribu pateikt. Augstums mūsu reģionā joprojām turpina dominēt, kamēr liela daļa Eiropas jau saņem vasarīgas temperatūras 20, 25, Spānijā 30 grādi un vairāk. Tad manā dzimšanas dienā, kas parasti, statistiski 11 gadus pēc kārtas, labi, ne pēc kārtas, bet kopumā 15 gadu laikā 11 gadi ir bijuši bez lietus, ar sauli, un tad bija šīs gads. Tas bija kaut kas, ko es nebiju piedzīvojis. Gāza lietus sāka būtībā gāzt lietus no 3 pēcpusdienā. Tas stipri lija visu nakti, un 31. maijā jau Jelgavā dažādi ielas pludoja, nokrišņu daudzums sasniedz 20, 30, 40 mm vietām. Kas par pavasara noslēgumu, vasaras sākumu. Un tad tālāk vasara sākās, tā nekur nepalika. 10. jūnijā arī tāds pirmais nopietnais negaiss ar tādu virpuļveida mākoni. Tāds, interesants jau sākums, bet vienalga tas negaiss nebija stiprs. Tas bija drīzāk vājš, vairāk ar tādu mērenu lietu un dažiem zibeņiem. Bet temperatūra jau pakāpeniski sāka kāpt uz augšu. Tā bija labā ziņa. Un 13. jūnijā, diemžēl, mums atkal nācās atgriezties atpakaļ jau ierastajā režīmā. Sarkanais brīdinājums par ekstremāli stipru lietu. Valsts austrumos atkal 25, 40 mm, lokāli pat līdz 60, 70 mm nokrišņu diennakts laikā. Šeit mēs atkal esam plūdi, daudz vietā plūda lauki. Un tā vien likās, ka vasara nesāksies, līdz galam nesāksies. Mēs tā kā sāk jau nedaudz kļūt siltāks, atkal lietus un plūdi. Diemžēl tur neko nevar darīt. 15. jūnijā sākās sudrabaino mākoņu sezona, tāda nopietna sudrabaino mākoņu sezona. Varēja nobildēt arī no Jelgavas. Un tad Jāņu laiks. Jāņu laiks tiešām bija tāds pagrieziena punkts. 23. jūnijā sākās karstums, vispār jau dienu ātrāk. Bet tā ir 23. jūnijā tas tāds pagrieziena punkts, vasaras saulgrieži, un mēs ejam pretī karstumam. Jau līgo diena Jelgavā bija karsta ar temperatūru tuvu 30 grādiem, un 25. jūnijā oficiāli Rīgas lidostā tiek fiksēti pirmie plus 30 grādi. Vasara var sākties, un 27. jūnijā arī sarkanais brīdinājums par ekstremāli stipru karstumu. Varam sākt tiešām priecāties par vasaru. 2. jūlijas negaisi arī sākās. Tā jau gandrīz vai kā tāda ķēdes reakcija. Ja ir karstums, tad agri vai vēlu karstumam beidzoties vai turpinoties negaisi būs. Tas ir skaidrs. 10. jūlijā turpinājās arī sudrabainie mākoņi, un tad gan tiešām vasara
bija tāda pieņēmusies spēkā, bija karsts, sutīgs, arī tropiskās naktis, un kas varbūt skaistāks par sudrabaino mākoņu fotografēšanu tropiskā naktī, kad ārā ir plus 20 grādi, gulēt nevar, un vienīgais veids, kā atspirdzināties, ir vienkārši sēdēt pie atvērta loga un fotografēt sudrabainos mākoņus. Tad 23. jūlijs. Jūlijs iet uz beigām, karstums gan joprojām saglabājas diezgan nemainīgs, zibeņi, sākās negaiss, un tagad negaiss tiešām vēlējās atmaksāt par visu to vasaras pirmo pusi, kad tie bija vāji, nebija vispār pat lielāko vasaras pirmo daļu. Un tad tie sākās skaisti zibeņi, tiešām 23. jūlijā, pēc tam 24. augustā, jau virzoties tālāk uz augustu. Situācija gan bija nemainīga, augusta sākumā atkal palika vēsāks, bet uz vidu atkal silts, pat karsts laiks. 24. augustā nakts negaiss, fantastiski zibeņi, šeit viens no tiem. Nu, tad arī 13. augusts, jā, vēl nedaudz pa priekšu, 13. augusts nedaudz sajaucu. Persīdu meteoru plūsma, krītošās zvaigznes, šogad gan ļoti traucēja mēnesis, kas bija gandrīz pilnmēnesis, līdz ar to no tām krītošajām zvaigznēm liela skaistuma nebija, kaut gan bija dažas ļoti spožas, un tās arī tad šajā kadrā ir redzamas. Tad 19. augusts, nedaudz pasteidzos ar to negaisa, 19. augustā arī karstuma rekords. Tiek uzstādīti plus 33,7 grādi, un, vasaras beigas, būtībā vasaras beigas, saņemās visus savus spēkus, saņem, lai tiešām izspiestu no sevis tiešām, visīstāko vasaru, un izspieda arī ar karstumu, un 29. augustā, būtībā pašā vasaras beigās, jau pāris dienas pirms skolas, sarkanais brīdinājums 3. reizi vēsturē par ekstremāli stipriem negaisiem, un jau 29. augusta vakarā Jelgavai tuvojas viens no vizuāli iespaidīgākajiem negaisiem, kādus esmu redzējis. Lai gan nekas spēcīgs nebija, tomēr plauktu mākonis, kas nāca pāri, bija ļoti skaists. Zibeņi, kas sekoja pēc tam, paskaini. Ko vēl var vēlēties no šāda negaisa, skaisti, plaši zibeņi pa visām debesīm, un vasara bija noslēgusies ar tādu izcilu grāvienu un karstumu, un tas tiešām arī saglāba šo visu vasaru, jo citkārt, lai arī karstums bija, tomēr, no tās laikapstākļu dinamikas viedokļa vasara bija diezgan vienmuļa. Un tad kā ar nazi nogriezts rudens, 1. septembrī jau līča efekts pirmais šī sezonā, un no vasaras vairs nebija nesmakas, gaisa temperatūra pat vairs nesasniedza plus 20 grādus. Strauji ieplūda augsts gaiss, sākās pirmās salnas, temperatūra jau slīdēja pat līdz 0. Tāds bija septembris, pēc tam tālāk jau uz oktobru, 26. oktobrī šāds skats pa skolas logu no fizikas kabineta. Lapas sāk dzeltēt, bieza migla, noskaņojums patiešām rudenīgs, bet šis rudens, tiešām man nav daudz bilžu, ko parādīt, lūk, vēl no 7. oktobra. Jā, vēl no 7. oktobra šāda bilde, kokiem lapas bira palēnām, nekā nebija ne vētru, ne spēcīgu plūdu, ne lietus, pat ne atvasaras, nebija atvasaras, un tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc rudens bija gaužām vienmuļš, un tā, tad tagad skatos, ko es varu pakomentēt, jo nav jau par ko rudeni vairāk komentēt, nekā spilgta nenotika, bija absolūti mierīgs, drēgns un vienmuļš rudens. Tiešām no meteoroloģiskā viedokļa pilnīgi vienmuļš. Tad valsts svētki, un tad gan sākās nedaudz interesantuma piegarša neliela. Valsts svētkos 11. novembrī Lāčplēža dienā, siltākā Lāčplēža diena, vēsturē plus 15 grādi novembrī. Diezgan pavasarīgi man pat liekas. Un kāds pretstats bija 11. novembrī plus 15 grādi, tāds silts, patīkams. 18. novembrī jau bija iestājies sals, daudzviet sniga, tieši tik lielas atšķirības var būt nedēļas laikā, un līdz ar 18. novembrī iestājās meteoroloģiskā ziema 27. novembrī, kad daudzviet Latvijā tika iedegtas centrālās Ziemassvētku egles, jau daudzviet Latviju klāja sniegs, vietām pa 10, 15, 20 centimetri, ziemīgs laiks, sals. Un tad jau ievirzamies decembrī, 12. decembrī viens no spēcīgākajiem sniegputeņiem Kurzemē, tas visvairāk izpaudās tieši Kurzemē, braukšanas apstākļi dienas laikā bija kritiski, it īpaši Talsu pusē,
un sniegsegas biezums Kuldīgā sasniedza un pat pārsniedza 50 cm, kupenes bija pat pusmetrīgas un metrīgas vietām sasniegušas. Situācija bija tiešām diezgan dramatiska. Jā, arī Jelgavā 13. decembrī bija 30 cm biezs sniegs, 4 cm līdz biezākajai sniegs sagai, ko es personīgi esmu novērojis. Un tad arī viss. Ar to arī ziema beidzās. Vēl 4. adventē skaistums, sniegs, un tad Ziemassvētki lielākajā Latvijas daļā ar lietu, atkusni, peļķēm. Un tagad jaunais gads, visticamāk vecgada vakars un jaungada nakts būs vissiltākā meteoroloģiskā novērojuma vēsturē. Pašreizējās prognozes rāda, ka gaisa temperatūra sasniegs pat +10, +13 grādus. Nu un tad, ko es varu novēlēt jaunajā gadā? Jaunajā gadā es varu novēlēt tikai to, lai mums ir interesanti laikapstākļi, lai mums nav tā kā jāgarlaikojas kā šogad, lai gan es neteiktu, ka ļoti garlaikojāmies, nu tomēr gribētos nedaudz dinamiku, nedaudz asumu no laikapstākļiem. Un pats galvenais, ko es gribēju pateikt, ir liels paldies visiem, kas ir šī gada laikā man sekojuši, gan sociālajos tīklos, katra sirsniņa un patīk, ko jūs piespiežat, dalieties ar maniem ierakstiem, komentējat, tā man ir ļoti liela motivācija turpināt iesākto un turpināt to, ko jau es daru. Un tāpēc arī 2023. gadā, pateicoties jūsu atbalstam, ir tapusi jauna mājaslapa, jeb respektīvi mana vecā mājaslapa ir pārtepusi pa jaunam, pārveidota, un centīšos 2023. gadā vēl uzticamāk, informatīvāk, ātrāk un precīzāk informēt par hidrometeoroloģiskiem notikumiem, jaunumiem, varbūt arī kādu astronomisku notikumu, un pats galvenais objektīvāk. Problēma, ko šogad novēroju, ir tas, ka bieži diezgan pārspīlēju, to jūs arī droši vien redzējāt manos ierakstos, bet no nākamā gada centīšos būt objektīvs, vērsties tikai pie jums ar oficiāliem datiem un ar oficiāliem skaitļiem un ar to, kas tiešām notiek aiz loga ārā. Paldies jums, ka noskatījāties šo video, lai jums laimīgs un izdevies 2023. gads, un tiekamies jau nākamgad. Laimīgu jauno gadu!